viņa dzimšanas diena nākošā mēnesī, gan jau izdomāsim. Beidz atlikt visu uz pēdējo mirkli. Tu zini, ka mums ir līdzekļiem. Es tomēr gribu, lai viņai dāvana būtu nopirkta. Mums drīz atkal jāmaksā kārtējs mēnešu maksājums. Tas stulbēs kredīti. Speciālists bija solījis mums piešķirt garāku termiņu. Nu labi, labi. Vismaz šovakar nebūs ne par ko jāmaksā. Nebaidām. Ko ēdīs? Nezinu. Šefpavāram šeit ir katru piekdienu speciālajā vakara piedāvājumi. Man jau kaut kāds salāts pasūtīšu Cēzari vai grīdi, neesmu izsaukus. Nopietni? Šovakar jau pēc tevis iepriekš teiktāji varam atļauties ko vairāk nekā tavu salāts tik. Čau, mamu, tēti, iepazīstieties, Roberts. Mans teica Eriks. Roberts. Sveiki. Māma Linda. Roberts. Sveiki, sveiki. Paldies. Robert, man tiešām liels prieks, ka mēs beidzot tiekamies. Sāni ļoti daudz pirms es stāstījusi. Tiesa gan. Mūsu jaunkundze mūs ir pat naktī mūdinājis, lai par tev kaut ko pastāstītu. Tēt. Labi, ķeramies pie lietas. Ko jūs gribat no mūsu meitas, cik jūs bērnus gribat un mīlēs sievas māti? Nu, man plānos ir lielas lietas. Redzu, mūsu dzīvības ir vienotas. Nu, ne vairāk kā 3. Un, kas attiecas uz sievas māti, pierunājāt, klausīšu. Kā jau iepriekš teikts, plāni nedaudz par tevi stāstījusi. Viņa gan nav minējusi, kur jūs iepazināties. Vienmēr cenšas izvairīties no atbildes. Tēt. Lai jau Roberts stāsta to par šeit ģimenes priekšnosījumus, nekādu noslēpumu. Ja bez noslēpumiem, tad bez noslēpumiem. Sacīts darīts. Mēs ar Annu iepazināmies seksa portālā. Ko? Anna, nopietni? Tēti. Mieru, tikai mieru, es pajokoju. Ja runājam nopietni, mēs iepazināmies universitātes stadiona skrejceliņā. Robert, nē. Viņi uzskrēja man virsū treniņu laikā. Robert. Izsildīšanās aprīļa laikā sarunājās ar draudzenēm un ieskrēja manā josliņā, kuras tobrīd atrados. Drīkst jautāt, kas jums 35-gadīgam vīrietim bija darāms universitātes stadionā? Pa vecumu neuztveriet to personīgi, bet tur tikai atrodās studenti un personāls. Nekāda problēma. Es pat nedaudz brīnos, kā es piekritētu tikties, zinot, ka mums ar Annu ir tik liela vecuma starpība, jo vecāki parasti izturās nosodoši par to. Mēs taču esam vienaudži. Tas ir gan jā. Kā jau iespējams, Anna jums ir stāstījusi. Es izstrādāju sporta apavus un uzlaboju to tehnoloģijas tieši skrējēju segmentam. Un man pieder uzņēmums. Papildus es piestrādāju par sporta treneru vieglatlētikā, īpaši skriešanas disciplīnā, tāpēc arī atrados uz skrejceliņa. Un universitāte ar mani noslēgusi līgumu. Par uzņēmumu man mums ir stāstījis. Nu labi, labi. Lai visiem top skaidrs. Roberts mans treneris. Nu to gan mums nebija stāstījusi. Nu, bet, protams, tāpēc, kad jūs to varējāt nesaprast, man bija bail, ka jūs nesapratīsiet. Uztversiet Robertu kā tādu izvirtuvi. Ir taču tik daudz dzirdēts par skolotājiem, kas satiekas savām apmācāmajām. Es negribēju, lai jūs mūs neuztverat nopietni. Bet, lai jūs zinātu, ka mums viss ir nopietni, mums ir kas svarīgs paziņojums. Anna, lūdzu, nomierinies. Neviens neko nesaka. Robert, bet ja jums... Kāpēc jūs ar trenēšanu nodarbojaties, jums pamatdarbs ir uzņēmēja darbība? Savulaik es pats biju sportists. Es biju profesionāls skrejējs. Taču likteņa sagadīšanās pēc pārstāju nodarboties ar to pēc vienas nepatīkamas traumas. Jūs guvāt kādu nopietnu traumu? Tā varētu teikt. Man salauza sirdi. Bija jauns, samīlējies. Ko man var gribēt no 15-gadīga zēna? Es vēl pāris gadus skrēju, taču mans potenciāls jau bija zudis. Nebija arī treneri, kas mani nolikt uz pareizā ceļa un iestelēt vietā man smuļas smadzenes. Tāpēc sapratu, ka pats kļūšu par treneri un neļaušu jauniešiem doties tik viegli un mudināšu viņus iet pretī mērķiem. Sporta aprindās bija zināms. Tāpēc sākotnēji strādāju par treneru asistentu. Kādas disciplīnās jūs startēt? Es arī jaunībā savā laikā skrēju 100 un 200 metru distanci.
Māma, tā ir tāda sakritība. Roberts arī skrēja 100 metrus. Viņš pat uzstādīja savu laiku neoficiālu rekordu. 10 sekundes savā vecuma grupā. Jā, sagadījās tā, ka noslēgumā tika pieteikts, ka chronometrs esot nostrādājis kļūdaini. Bet par mani rakstīja avīzēs. Māma, kas notika? Nekas, kaklā kaut kas iestrēga. Var palūkt lūdzu ūdeni. Tūlīt dabūsim, mīļā. Rekur nāk viesmīlis. Viesmīli, ūdeni lūdzu. Tā, ko mēs šovakar ēdīsim? Es atceros vienu čalu, kurš savulaik skrēja 100 metrus apaļās 10 sekundēs. Tieši identisks stāsts par sabojoto chronometru. Kā viņu sauc, Linda? Nu, kurienes tu esi, Robert? Linda Berga. Ko tu teici? Linda Berga? Ko tu teici? Kā tu zini manas mātes meitas uzvārdu? Es taču tev nekad to neesmu teikusi. Linda, kā viņš zina tavu iepriekšējo uzvārdu? Es nezinu, varbūt es ielasīju telefonu grāmatu. Robert, tu pazīsti manu mammu? Pazinu. To skrēja rekordistu gadījumā nesauc Roberts? Tu esi tas pats Roberts. Roberts Meijers. Ak, Dievs! Linda, tas taču tavs bijušais brūtgāns. Māmu, tu taču zināji Robertu uzvārdu. Es taču tev teicu. Neteici gan, bet tu būtu teikt, ka mums šo vakariņu nebūtu. Tehniski tās vēl nav vakariņas, jo mēs vēl neko neesam pasūtījuši. Tā tiešām esi tu, Linda? Ir pagājuši 20 gadi, bet es tev pavisam neatpazinu. Tu vispār aizver mutēri. Tu nezini, cik nopietna situācija. Situācija gan ir pietiekami nopietna, to es redzu. Nezini gan. Tu neko vēl nezini. Ko es runāju? Par ko gan tu vari runāt? Par to savu pirmo mīlestību bijušo? Šo stāstu es dzirdēju 100 reižu. Es biju visu laiku tev draugs. Un pēc tam tu izvēlējies lūk viņu. Un tad pēkšņi tu viņu pamet, un es jau biju tavs puisis. Sākumā man jau likās, ka viss mums ir ideāli. Bet pēc tam ar laiku man radās sajūta, ka es esmu bijis tikai rezerves variants. Kaut kāds mistisks, nesaprotam otrā izvēle. Kāds no mums gudrinieks? Turpin. Man nav ko teikt, tas viss jau pateicis. Aizver mutu otrā izvēle. Šis attiecības jāpārtrauc tūlīt pat. Beidz trakot, situācija jau ir dīvaina, bet nomierinies, apdomāsim visu un gan jau būs labi. Ja tas ir 20 gadu vecs notikumi, mēs taču esam kopā. Es taču teicu, ka tev jāaizver muti. Es gribu dzirdēt, kāpēc esmu tik ļoti... Tu gribi zināt, kāpēc esmu tik ļoti pret šīm attiecībām? Jā. Aizveries. Paldies, kas tu notiek. Meitiņa, tavs tēvs nav tavs tēvs. Mamma! Ko? Ko tu tur morgo? Mamma, ko tu gribi teikt? Tas nevar būt. Linda saka, ka tas tā nav. Kas tas par morgu? Kāds man varbūt paskaidrot, kas šobrīd varbūt notiek? Roberts ir Annas tēvs. O, Nē. Es pie tevis ēdiku aizgāju Annas dēļ. es esmu Annas tētis, protams, ka bija jau ar mani. Tev jau nebija nekur pie manis jāiet. Nē, man patīk Roberts. Jaunībā viņš bija skaists ar skaistu figūru, meitiņu mīlūs. Mums bija attiecības. Viņš bija mans pirmais vīrietis. Un tad mēs tā kā pašķīrāmies, un tad es vēlāk sapratu to, ka es esmu stāvoklī. Jā, un tad tu tā pēkšņi atskrēji pie manis. Ak, Dievs! Kāpēc? Roberts bija ar necilu ģimenes fonu. Viņam nebija naudas.
bērnu es gribēju paturēt. Un tāpēc tā sanāca, Erika. Es laikam sāku saprast. Jā, bija noturīgas ģimenes. Bet Roberts, nē, mēs bijām parasti cilvēki. Un es sapratu, ka es vienu bērnu nespēju audzināt. Kāpēc tu esi vispār ar mani? Tāpēc, ka man pret tiem ir izveidojies pieredums un es tev mīlu. Nē, tu mīli Robertu un mīli naudu. Tāpēc jau tu ļoti neiebildi pret to, ka Roberts ar mūsu meitu tiekās. Tu domāji, ka viņš atrisinās visas mūsu problēmas finansiālās. Tu viņā saskatīji gaismu tuneļa galā. Par cik pēc tavām domām es esmu tas nejēga, kas ievec mūsu ģimeni parādos. Esmu nejēga un neprašu. Un pēc tām visu tu man saki, ka tu mani mīli. Anna, tagad tu saproti, kāpēc esmu tik ļoti pret šīm attiecībām? Es neteicu, ka mēs grasamies precēties. Kā, nē? Jūs gribētu kaut ko svarīgu pateikt, kas var būt svarīgāks par kāzām? Nē. Mums ar Annu būs bērns. Mums ar Annu būs bērns. Mums ar Annu būs bērns. Prieks jūs redzēt visus kopā šeit. Jaunā ģimene, vai ne? Varbūt esat dzirdējuši šīs piekdienas īpašais piedāvājums. Brieža pautu noslēpums. Ne? Tev piedzims bērns, zilām acīm tīrs. Piedzims bērns, kas būs mīlestībā pīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nemirstīs. Tev piedzims bērns, ar smaidu apveltīts. Piedzims bērns, gaismā jau īstīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nevainīgs. Viņš saule cels debesīs un ogas lasīs, kad tu būsi stīgs. Sauli cels debesīs